Welcome Game Changer podcastu kanālā. Šeit ir visa patiesība par to, kas notiek aiz kadra būvējot personīgo zīmolu, coachinga biznesu un dzīvi, kuru tik ļoti vēlies. Es esmu Diana Kudrāšava, mindset coach, un pēc vairāku gadu kāpumiem un kritumiem pakalpojumu biznesa veidošanā es vēlos dalīties ar domāšanas un biznesa stratēģijām, kas tev palīdzēs atšķirties no citiem tirgus spēlētājiem, kļūt par savas nozares līderi un veidot to dzīvi un biznesu, kuru tu patiesi vēlies. Ļoti tieši, ļoti atklāti par to, ko citi neuzdrīkstas pat padomāt. Izbaudi šodienas epizodi, klausies līdz galam un saņem dāvanu. Kā padarīt savus rezultātus nenovēršamus un, protams, kā neizdegt procesā ceļā uz saviem mērķiem. Šajā podkāstā es iedošu ieskatu, kā mēs strādājam ar klientiem, kā mēs programmējam savu zemapziņu procesā, lai uzvarētu ekoloģiski pirmkārt pret sevi, nevis attīstītu toksisku mentalitāti, izdegšanu un apātiju. Un es par šo tēmu sāku interesēties pati tieši tajā brīdī, kad es sasniedzu sen kāroto uzvaru un izjutu milzīgu vilšanos, jo mans stāvoklis galīgi neatbilda tam, kādu es biju iedomājusies, ka viņš būs. Es biju izdegusi, es nespēju pat priecāties par to, ka es esmu uzvarējusi. Tā uzvara bija ļoti, ļoti negaršīga. Un es sāku uzdot sev daudz jautājumus par to, kas vispār ir uzvara, kādai tai ir jābūt un kā būt laimīgai, gan uzvarot, gan esot ceļā uz uzvaru. Un šeit es vēlos atstāt divus jautājumus pārdomām. Kurš teica, ka uzvara nav neveiksme? Un kurš teica, ka neveiksme nav uzvara? Es esmu izveidojusi podkāstu par to, kā kļūdīties eleganti, ne tāpat vien. Šie divi podkāsti ir ļoti saistīti, un ja tu neesi noklausījies vēl podkāstu par to, kā kļūdīties pareizi, eleganti, skaisti, tad iesaku noteikti to izdarīt pēc tam, kad noklausīsies šo. Uzvara, tieši tāpat kā izgāšanās, nav ne laba, ne slikta. Tas viss ir mūsu uztverē. Uzvara pati par sevi ir vienkārši situācija, apstākļus, kurai mēs piešķiram nozīmi. Un mūsu galvenais uzdevums ir iemācīties justies droši uzvarēt, droši saņemt to, ko mēs pieprasam. Naudu, atpazīstamību, kaut kādas lietas, būt redzamam, dzirdamam, būt uz skatuves, būt populāram, būt krūtam uzņēmējam un tā tālāk. Mums šodien tā visa nav, jo mēs zemapziņas līmenī nejūtamies ar to droši. Tev nav lielas naudas, atpazīstamības, jo tu zemapziņas līmenī nejūties ar to droši. Un kas ir zemapziņa? Tas nav nekas abstrakts, mistisks, tā ir mūsu nervu sistēma. Un mūsu uzdevums, ejot dažādās programmās, pie manis, protams, es neatbildu par to, kā strādā citi speciālisti. Galvenais uzdevums ir parādīt, ka uzvara, naudas pelnīšana, liela nauda, redzamība, tas ir droši. Un šajā podkāstā es vēlos iedot nelielu, bet vērtīgu ieskatu, kā uzvarēt ekoloģiski pašam pret sevi. Jo es zinu, kā tas ir uzvarēt neekoloģiski, attīstīt toksisku mentalitāti. Es esmu tur bijusi un tā nav laba vieta, kur būt. Tā ir kaitīga vieta, kur būt. Viņa ir kaitīga veselībai, viņa ir kaitīga tavai dzīves kvalitātei, psihiskai un fiziskai veselībai. Un tieši tāpēc, ka es esmu to piedzīvojusi, es meklēju ceļu, kā uzvarēt labi, kā uzvarēt pareizi, kā uzvarēt un būt laimīgai procesā, un es arī to esmu piedzīvojusi. Tāpēc ar lielāko prieku dalos šeit tādos veiksmes panākumu soļos, stratēģijā, kuru jūs integrējot savā dzīvē,
uzvarēsiet un nekaitēsiet sev. Un sākumā mums ir jāsaprot, kāds ir rādītājs tam, ka mēs neprotam uzvarēt. Kā atpazīt to, ka mēs patiesībā toksiski uzvaram, tā varētu teikt, vai ar uzvaru sev kaitējam. Pirmais punkts ir tāds, ka uzvara pēc uzvaras, pēc jauna izrāviena, tev liekas, ka tā ir veiksme. Tev nepamet sajūta, ka, ak, Dievs, tā ir veiksme, kas būs, ja es to neatkārtošu, tev sākas trauksme. Tas ir jau labs rādītājs tam, kad patiesībā tā ir diezgan toksiska uzvara. Bet uzvaru toksisku padara mūsu prāts. Šis ir svarīgs moments, ko arī šeit gribu atrunāt. Ja? Uzvara nav ne laba, ne slikta. Mēs ar savu mentalitāti tai piešķiram nozīmi, un jūs podkāstu beigās, pinās mēle, podkāsta beigās jūs sapratīsiet lielo bildi, ko es šeit gribu pateikt. Tad lūk, ja pēc uzvaras jauna izrāviena tev liekas, ka tā bija tikai veiksme, tev sākas trauksme, kā tu atkārtot, tu jau domā, kā man darīt nākošajā mēnesī, nākošajā pusgadā un tā tālāk, ķeksīts, jā, ka tas nav īsti korekti un veselīgi. Nākošais punkts, ja tu izjūti milzīgu haipu, pēc kura parasti seko kritums. Visbiežāk 98% tā tas ir, jo liels haips ir tikpat liels stress mūsu organismam, mūsu nervu sistēmai, kā fails, kā izgāšanās. Ja, mēs vienkārši to izjūtam savādāk. Ja tu esi pārāk lielā haipā, kas tev aizmiglo visu to veselo saprātu, arī rādītājs, ka šī uzvara īsti nav ekoloģiska, vai arī viņa ved uz toksisku mentalitātes attīstīšanu. Kad sasniedz uzvaru, tu piedzīvo izdegšanu. Ja šis ir zināms, tad arī šis ir rādītājs, ka tā uzvara nav bijusi ekoloģiska. Izdegšanu mēs piedzīvojam uzvarot, jo mēs neesam izbaudījuši procesu un neesam procesā izturējušies pret sevi ar līdzjūtību un mīlestību. Nākošais punkts. Diezgan ātri noniecinam uzvaru, sākot domāt par to, ko darīt tālāk, kas nākošais, kā uztaisīt 2 reizes vairāk, kā uztaisīt labāk, krūtāk un tā tālāk. Tu vienkārši neizbaudi, būtībā tu noniecini savu uzvaru. Un tiem, kas sevi šeit atpazina, arī ķeksīts klāt, ceļš uz izdegšanu garantēts. Ceļš uz nelaimīgu uzvaru šeit ir garantēts. Diemžēl, bet tas tā ir. Ilgi kavējamies pieļauto kļūdu sajūtās, un tā vietā, lai mācītos un izbaudītu pieredzi, mēs ļoti ilgi aizkavējamies tieši tajās sajūtās, ka mēs pieļaujam kļūdu, un šeit mēs varam redzēt likumsakarību, jeb mūsu prāta tādu dabisku tieksmi fokusēties uz negatīvo. Pie uzvarām mēs ilgi nekavējamies, pie kļūdām mēs baigi ilgi gribam uzkavēties. Ļoti ilgi gribam uzkavēties. Lūk, tad te arī ķeksīts, ja tas jums raksturīgi. Un vēl viena svarīga nianse, mums parādās vēlme kontrolēt un likt sevi rāmjos. Kā tas izskatās? Ir sajūta, ka man vajag to atkārtot atkal un atkal. Man tagad nedrīkst būt savādāk, šis ir mans jaunais standarts. Mēs sevi ieliekam ļoti, ļoti striktos rāmjos, kuri uzliek mums lielu stresu. Un cilvēki tiešām bieži sāk pieiet lietām pārāk nopietni, jo viņi uzliek sev vajadzību atkārtot un dubultot sasniegumus un pie tam vēl ātri. Tas sašaurina mūsu domāšanu, tas rada trauksmi, un tas ir tas, ko piedzīvoju arī es, ko es redzu arī saviem klientiem, ka sasniedzot kādu X rezultātu, viņi paši sevi iedzen kaut kādā ierobežojumā, kaut kādā kontrolē, kaut kādos rāmjos tā vietā, lai izpakotu savu veiksmes formulu un viņu atkārtotu. Un bieži vien tajā veiksmes formulā ir pilnīgi kaut kas cits,
kā viņi izdomājuši darīt. Tagad es nopietni pieķeršos, un tagad es vēl vairāk uztaisīšu, vēl labākus rezultātus. Bieži vien tas tā nav. Bieži vien ir tieši otrādāk, un tad ir vilšanās un izdegšana. Jo nav izpakota autentiskā stratēģija. Un šajā podkāstā es jums arī pāris tādus soļus iedošu, kā tad to savu unikālo veiksmes formulu saskatīt. Tātad ķeramies klāt pie soļiem, kā attīstīt ekoloģisku uzvaras domāšanu, uzvarētāju domāšanu, kā veikt un kā vest sevi uz uzvaru, kura būs garšīga. Un pirmais solis ir saprast, ka uzvara ir tikai un vienīgi frekvence, vibrācija, kas ir mūsu sajūtas un bāzes stāvoklis. Frekvence tas nav nekas abstrakts, tas nav nekas maģisks, ezotērisks. Tās ir mūsu sajūtas. Paskatāmies emociju sajūtu skalu, ieguglējam un paskatāmies, kādās sajūtās mēs vibrējam visbiežāk. Kāds ir mūsu bāzes stāvoklis? Ja mēs izjūtam bailes, kaunu, vainas sajūtu, apātijas, tas ir zems stāvoklis, tās ir zemas vibrācijas. Un tad padomājam, ko mēs varam darīt katru dienu, lai būtu priecīgi, ar mīlestību, ar pateicību pret sevi un pasauli, jo tās ir vibrācijas, un visums runā vibrāciju valodā, nevis latviešu, krievu, angļu, spāņu, japāņu, nē, visums runā vibrāciju valodā, frekvences valodā, un tās ir jūsu sajūtas, kuras jūs visbiežāk pēc noklusējuma izjūtat. Uzvara un zaudēšana ir vienāds stresa līmenis mūsu nervu sistēmai. Nav svarīgi, tu uzvari, nav svarīgi, vai tu zaudē. Sistēma, mūsu nervu sistēma, šīs lietas piedzīvo vienādi. Tā ir vienādi, emocionāli tevi strečo. Katrā situācijā tu iegūsti pieredzi, tu uzzini jaunas lietas, tu piedzīvo kaut kādas lietas, tu piedzīvo pieredzi. Un jauna pieredze vienmēr ir stress mūsu organismam. Tāpēc redzot gan uzvarēšanu, gan zaudēšanu vienādi, tas jau noņem slogu no tā, ka tu tiecies tikai uzvarēt. Jo ja tu tiecies tikai uzvarēt, tā ir diezgan toksiska mentalitāte, jo kaut kādā ziņā tu nepieņem savu otru daļu, par ko mēs arī tūlīt runāsim. Un, protams, likt saprast savai nervu sistēmai, ka uzvara ir droša. Bieži vien mēs baidamies nevis no neveiksmes, bet no veiksmes. Ko tad mēs darīsim, tad, kad mums izdosies? Es domāju, šis arī daudziem ir ļoti zināms. Nākošais solis – pienācīgi novērtēt un atkodēt savu veiksmes kodu. Un šeit jūs, ja varēsiet atbildēt uz jautājumiem un saprast, kāds tad ir tas jūsu uzvaras kods, kā jūs uzvarat visvieglāk, visforšāk un nenoniecinat visu uzvaras procesu. Un šeit vienkārši atbildam uz jautājumiem. Pirmais, kādas domas, sajūtas un rīcības atveda tevi uz šo rezultātu, uzvaru, bet tikai to uzvaru, kuru tu izbaudīji, kura bija garšīga, forša, kaifīga. Atceries tās domas, kuras tu domāji, sajūtas, kuras tu juti un rīcības, kuras tu darīji. Ar šiem jautājumiem tu atkodē savu veiksmes atslēgu. Protams, tur ir vēl virkne ar daudz citiem jautājumiem, bet ar šiem jau šeit pietiks, lai tu saprastu, ka tā nav nejaušība. Tu kaut kā par sevi domāji, tu domāji kaut kā par savu produktu, par klientiem, par procesu, tu kaut kā jūties par sevi, par klientiem, par procesu, un tu attiecīgi rīkojies. Un tas kombo, šī kombinācija tev iedeva X rezultātu, uzvaru, vienkārši atkodē savu visgaršīgāko uzvaru. Un, protams, padomā par to, cik ļoti tu rūpējies par sevi tajā laikā, kad tu gāji uz savu vislabāko uzvaru. Un kas tevi motivēja darīt sarežģītas lietas? Jo bieži vien ceļā uz uzvaru mums ir jādara
lietas, kuras liekas grūtas, nesaprotamas, nezināmas, mums besī, kaitina un tā tālāk, bet mēs viņas izdarām un beigās jūtamies ļoti, ļoti gandarīti. Kāds bija tavs vadmotīvs darīt sarežģītas lietas? Un padomā, cik daudz tu spēlējies procesā. Iepriekš jau minēju par nopietnību. Mēs pārāk sevi ierobežojam, sākam kontrolēt, ieliekam sevi rāmjos, un tas ir tas, ko es pamanu arī klientos. Klienti pieiet saviem pārdošanas procesiem, dažādiem procesiem, biznesa vadībā arī pārāk nopietni, ar tādu smaguma sajūtu. Un viņiem tieši tajā brīdī, kad viņi paši sev uzliek šo te smaguma sajūtu, viņiem sāk mazināties rezultāti un, protams, zūd šī te foršā uzvaras garša. Vēlme uzlikt sev spiedienu un ielikt sevi rāmjos, tā ir nespēja saskatīt savu unikālo stratēģiju, un tā vienkārši nav, tā nav laba uzvara. Tieši tāpēc ir šie jautājumi iepriekš, uz kuriem var atbildēt, par kuriem var padomāt un vienkārši atkārtot savus rezultātus, attīstot konkrētas domāšanas, konkrētas sajūtas un darot kaut kādas konkrētas rīcības, kuras ir vērstas uz jūsu mērķi, jeb uz jūsu uzvaru. 3. solis. Disociē uzvaru no savas personības. Kā? Pirmkārt saprast, ka uzvara ir neitrāla situācija. Tā nepadara tevi par labu vai par sliktu, vai par labāku, vai par sliktāku. Lai gan gribētos noteikti, ka es uzvaru, es esmu kruts, foršs, labāks par savu kolēģi, savu partneri, to un to, bet tas ir toksiski mūsu nervu sistēmai, jo tiklīdz mēs uzskatām, ka mēs esam kļuvuši labāki tad, kad mēs uzvaram, un sliktāki tad, kad mēs zaudējam, mēs vienkārši piedzīvojam to sajūtu, ka mēs iedzinam sevi stresā, jo tad mums ir tikai jāuzvar, jo, ja es neuzvarēšu, es būšu slikts. Bet kā tas būtu, ja tu pieņemtu visas savas daļas? Gan uzvaras, gan arī zaudējumus, kaut kādas kļūdas. Ja tu pieņemtu visas sajūtas, kuras tu izjūti abās šajās situācijās, tad, kad tu disociē sevi no uzvaras un no kļūdas, šī situācija paliek neitrāla, un tu pieņem sevi dažādu. Šeit arī daudz iekrīt augstprātībā un lepnībā, ja asociē sevi ar uzvaru, bet kļūda un zaudējums viņš ir nenovēršams dzīvē. Mūsu dzīve, viņa ir neparedzama, viņa ir dažāda, ir lietas, kuras ir atkarīgas no mums, bet ne 100%. Ir 50% mēs dzīvojam savu dzīvi, un 50% dzīve dzīvo savu dzīvi pati, un apstākļi notiek, un situācijas pasaulē notiek. Ja? Tāpēc šeit game changer jautājums ir tāds. Ja tas nepasaka neko labu vai sliktu par tevi, tad ko tu vēlies, lai tas tev pasaka par tevi? Klausies vēlreiz. Ja mēs runājam par uzvaru, uzvara vai zaudējums, kļūda, vienalga. Ja šī situācija nepasaka neko labu vai sliktu par tevi, tas nozīmē, ka viņa ir neitrāla, tad ko tu vēlies, lai tā pasaka par tevi? Ko tā nozīmē tev? Jeb ko tu izvēlies, lai tā nozīmē tev? Es, piemēram, izvēlos to, ka tā ir superīga pieredze, ļoti krūti, es esmu kļuvusi spēcīgāka, es esmu jaudīga, es esmu drosmīga, es esmu ambicioza, es eju tajā ar azartu, es esmu zinkārīga, man patīk viss šis process, es izbaudu, es kaifoju procesā. Es izvēlos par sevi domāt tā, un es izvēlos, ka šī situācija par mani parāda to, ka es daru, ka es rīkojos, ka es nestāvu uz vietas, ka es vienkārši dzīvoju dzīvi un dzīvoju to labāko dzīvi un daru to pašu labāko, ko vien varu. To man tā situācija pasaka. Vienalga, vai tā ir uzvara, vai tas ir kaut kāds zaudējums, kļūda, fails, vienalga.
Es izvēlos tā domāt, jo šis domāšanas veids man kalpo. Šis domāšanas veids palīdz man uzvarēt. Lai ko es darītu, lai kādu situāciju es darītu, es esmu uzvarētāja. Un vēl viens solis, kas palīdz attīstīt uzvarētāju domāšanu, noņemt svarīgumu. Noņemt svarīgumu no tā, ka tagad tev jākļūst tikai labākam un vienmēr jāuzvar. Iet uz jaunām virsotnēm nevis tāpēc, ka tu gribi būt labāks un veiksmīgāks, bet ar interesi un azartu, par ko tu kļūsi procesā. Tavs galvenais mērķis ir kļūt par labāku sevis versiju, paplašināt perspektīvas, kļūt viedākai personībai. Un viss. Nepiesaistīt neko laika līnijai. Neuzlikt savu spiedienu, ka tagad pēc mēneša man ir jāatkārto rezultāti. Obligāti. Neupurēt savu labsajūtu šī mērķa vārdā, bet ieplānot rūpes par sevi, jo, ja to nedarīsi, tava nervu sistēma nolasīs šo procesu, šo ceļu uz mērķi, šo tavu darba procesu, kas ir patiesībā tava ikdiena. Mēs darbā pavadam tik daudz laika. Nervu sistēma nolasīs šo procesu kā apdraudējumu, kā kaut ko nepatīkamu, un tu sāksi sevi sabotēt. Tieši tāpēc mēs mācāmies kaifot pārdošanas procesā, bloga un biznesa vadībā. Mēs mācāmies enerģētiski sevi uzlādēt, nevis apkraut sevi ar kārtējām stratēģijām, papildus pienākumiem, bet paņemt to, kas der mums. Jā, stratēģija ir vajadzīga, kaut kādi procesi ir vajadzīgi, obligāti, bet tie, kas der tev, un ielikt tajos savu enerģiju, pielāgot šos visus procesus, lai viņi atvieglo tavu dzīvi, nevis ir izjūtami kā nasta. Un īpaši sievietei tas ir svarīgi. Sieviete nevar vadīt biznesu kā vecis. Tas ir ātrākais ceļš uz izdegšanu. Arī vīrieši, sasniedzot augstus finansiālos mērķus, tos finansiālos līmeņus, viņi nonāk kaut kādā brīdī arī pie šīs nelineārās pieejas. Viņi sāk aizdomāties par to tad, kad stratēģiskās lietas vairs reāli nedod lielāku uzvaru, labāku uzvaru, kad viņi nejūtas laimīgi, sasniedzot kārtējo miljonu, kārtējo uzvaru, kārtējo biznesu uzbūvējot. Viņi atnāk pie šīm nelineārām metodēm, jo tam visam, ko mēs darām matērijā, nav absolūti nekāda jēga, ja mēs procesā esam nelaimīgi, ja mēs sev esam vislielākie soģi, kritiķi, nevis labākie fani, foršākie fani, kuri fano, atbalsta un palīdz procesā. Tāpēc mūsu uzdevums ir svinēt uzvaras un katru savu lēmumu, kas mūs paplašina, iedot jaunas zināšanas un pieredzi. Mēs svinam katru lēmumu, katru pieredzi, jo tā ir uzvara. Atkodēt savu veiksmes kodu, pajautāt, ok, mana garšīgākā uzvara, kāda tā bija, ko es domāju, jūtu, ko es darīju, lai to sasniegtu, un disociēt sevi no uzvaras un kļūdas, neveiksmes, jo uzvara un neveiksme ir neitrāla. Viņa ir neitrāla, tā ir tikai situācija. Mēs esam iemācīti uzvaras uztvert kā labas un kļūdas kā sliktas. Mēs esam iemācīti. Kurš teica, ka tā ir jābūt? Neviens. Mama, tētis, kāds var būt no malas. Būvējam savus noteikumus. Spēlējam spēli pēc tiem noteikumiem, kuri mums kalpo. Un uzvaras būs garšīgas. Un, protams, regulāri rūpējamies par savu nervu sistēmu, par savu ķermeni. Rūpējamies par sevi. Mīlam sevi, attīstam empātiju un līdzjūtību pret sevi.
ēdam labu, garšīgu, veselīgu ēdienu, rūpējamies par savu ķermeni, esam aktīvi, barojam sevi ar vislabākajiem vitamīniem, ēdienu, emocijām, cilvēkiem, esam vidē, kurā cilvēki uzvar labi. Nevis toksiski pret sevi, kurā vidē, kurā cilvēki bauda savas uzvaras, svin savas uzvaras, jo tas ir svarīgi. Vides faktors ir svarīgs. Lai iet labumā un tiekamies nākošajā podkāstā. Paldies, ka noklausījos šo epizodi. Ja šis podkāsts rezonēja, lūdzu, spied laiku, raksti komentārā savus insights un noteikti dalies šajā ar tiem, kas arī vēlas zināt, kā uzbūvēt spēcīgu personīgo zīmolu, pakalpojumu biznesu un vienkārši forši dzīvot. Es vēlos tev dāvināt bezmaksas lekciju Mindsets un enerģija aiz tava biznesa. Droši meklē linku aprakstā un reģistrējies, lai to saņemtu. Paldies un tiekamies nākošajā epizodē.